Elvis izspēlēs asociāciju spēli. Mēs dosim pavadienus, jo mazāk pavadienu izmantos mūsu spēlētāji, jo lielāku punktu skaitu iegūs un līdz ar to arī lielāks izredzes uzvarēt. Mēs varam sākt. Jānosauc ir gada mēnesis. Ar pavasari saistīts. Tas ir sulu mēnesis, Elvi. Aprīlis. Ir aprīlis, tieši tā. Šis politiķis ir no Latvijas. Tautas partija. Strubs deguns viņam ir. Elvi. Tā. Nu. Es laikam zinu, man liekas, tikai viņu iesauku. Iesaukt nedarēs. Nu, 1, jā. 2, 3. Kaspar. Man aptuveni nojausma, bet varbūt varētu vēl vienu to pavadienu. Labi, varam vaļā, bet uzreiz jāspiež pogi, jā, tik... Tad būs Sēgers Kalvīts. Būs Sēgers Kalvīts arī ir, jā. Basketbola klubs. NBA kopš 1948. gada. Džerijs Vests, kādreizējais treneris, krāsas, dzeltens, lielā balts, Kaspar? Los Angeles Lakers. Protams, Kobe Bryants, Kaspar, to nezinu. Sporta veids. Ūdens. Jā, Elvi. Ūdenspalvas. Nebūs gan, nē. Kaspar, tu minēsi vai vērš Vai to tas vaļā? varētu būt wakeboards? Nav. Nē? Tā ir smaiļošana. Un tālāk. Valsts Centrālā Azijā. To skāris 20 gadu ilgs pilsoņu karš. Islāms. Jā, Elvi. Negribu izgāties Izraēlu, ne? Vai? Nu, gandrīz vai izgāzies, varētu teikt, Kaspar. Es varu drošības pēc paļiem šaulienu. Paņem, bet uzreiz Jā, skrien. skaidrs. Tā ir galvaspilsēta Kabula. Nu, kā tā, man Viens. geogrāfijas skolētāji šo nepiedos. 2. Palestīna. Nē, tā ir Afganistāna. Aktrise no Latvijas 20. gadsimtā dzīvojusi Nacionālajā teātrī, tēlojusi Mērnieku laikos. Kaspar? Mirdza Martinsona. Nē. Elvi, vērsi vaļā pēdējo pavadienu. Tad uzreiz pie pogu. Ar šo režisoru viņa ir bijusi precēta. Kā ir viņu sauc? Ai, piedodiet, lūdzu, man aktīvi. Anta Klīns tā būs. Nu, mums vēl ir 2 jautājumi jāatmet priekšmets, kas saistīts ar elektroniku, nodoklis, veikalā viņš ir, jā, Elvi. Kas saprāts? Tieši tā, tas ir krases aparāts. Un pēdējais jautājums – dārzenis. Eiropā kopš 16. gadsimta, nakteņu dzimta, Kaspar? Kartupelis. Tieši tā, tas ir kartupelis. Nu, lūk, skatītāji, 50 pret 50, kāds pusfināls, riktīgi sportisti, īstas cīņas. Mums ir rezerva pilsēta Eiropa, Jūgenstils, Jānis Birks, Kaspar? Rīga. Nu, bet, protams, tā ir Rīga. Un lūk, ar 60 pret 50 Kaspars ir izvirzījies mūsu lielajam finālam. Paldies par spēli. Mēs ar tevi, Kaspar, tiksimies, Elvi. Paldies. Es ceru, ka to savu sapni tev izdosies piepildīt. To es tev arī ļoti novēlu. Jā, paldies. Skatītāji, bet mēs pievēršamies